Juri, reģistrācija notiek kabinetu nospiedu. Kabinetu un apakšā uz Sloviju reģistrācija. Uzspied. Un brauc zemāk. Vēl. Vot šeit. Login, email, parоль повторить. Vot šeit notiks reģistrācija. Jā, pabrauc vēl zemāk tur. Vot, un tad redz, kur būs tur šito te, pēc tam tu uzliksi tai mazā 4 stūrītī virs reģistrācijas, kad tu ar servisu, esi, kā saka, iepazinies un nospiedīsi reģistrāciju. Un tev nāks uz e-pastu links, un tad tu varēsi ieiet savā, pēc tam aiziet atpakaļ uz augšu. Ja tu gribēsi pēc tam tikt iekšā, uzspiedīs kabinetu un autorizāciju, ka tev jau būs sava parole, savs e-pasta apstiprinājums, un tad tu pa labi vedīsi zem autorizācijas iekšā savu loginu, bišķi augstāk, vai ne? Te, kur autorizācija. Jau savu esošo loginu, savu paroli, saskaitīsi 5+4, un drusku zemāk vaļķi. Jā, ot. Un tu tiks iekšā savā kabinetā. Ot, tā, uzspied drusku augstāk. Vai arī redz, te arī redzi, kur reģistrācija, te arī var reģistrācija, te, kur lasi tekstu, reģistrācija. Te arī redz, kur ir siņais, uzspiedu viņu, te arī paēj uz leju, līdz pašai lejai. Ot, redz, te atkal to pašu izmet, tā kā garām nevar tikt, tā reģistrācija notiksies. Tādā veidā notiekās. Tā, kad esi iereģistrējies, tad tev var dabūt arī savu referālo silku, to atkal tālāk nākošajiem, tur kaut kādu kapeiku, laikam no tavu partneru apgrozījumiem, tur ir, man tur kaut kādi jau 2 eiro ir sakrājušies. Kaut kur, es pat nezinu, no sākuma es devu vispār bez referālās tā linka, bet tad es atradu, kad vienā vietā, kur ir partņorskī kabiņa, partņorskajā programmā, tur arī pabrauc. Tad man vajadzēs atsaukties uz tevi kaut ko. Nē, es jau tev iedevu savu referālo saiti. Tur ir iekšā, skaidrs. Tu esi tas, kas beidzās 1877, augšā, uz kā tu uzspied, tā ir mana sponsoru links. Redzi, beidzās 1877 exchange zona. Redzi, tu pabrauc garām. Tad pa vidu tam tekstam. Vēl drusku augstāk. Redzi, te tā zilā. Ok, sapratu. Tā ir mana, uz to tu uzspiedi. Acīm redz. Ja tu gribi reģistrēties, tad uzspied uz šito, tas ir manējais.